Labrīt visiem, lūdzu sēdieties. Ir labi norimties pirms Dieva vārda, un šī dziesma klusē manas sirds, man šķiet ļoti labi tā kā noraksturo to, ka, lai mēs kaut kādā brīdī iemācamies arī klausīties un ne tikai gaidīt un ne tikai uz Dievu saukt, un Dievam visu laiku kaut ko pieprasīt un Dievam visu laiku jautāt, bet kādā brīdī arī klusēt un klausīties. Un lai Dievs svētī arī, ka pārdomājat viņu vārdu, ka mēs arī varam viņā klausīties, nevis manī, bet Dievā klausīties, jo es ticu tam, ka ar visu manu nepilnību, ar manu cilvēcīgumu Dievs var runāt caur mani. Un ja jau Dievs ir Bībelē pat caur ēzeli runājis, tad gan jau viņš arī caur mani runās. Mēs sākot ar šo svētdienu, mēs domāsim par visu adventu laiku, sagatavosim adventa laikam un sagatavosimies Ziemassvētkiem, Kristus dzimšanas svētkiem, un šajā laikā mēs esam tā kā domājuši par to, kas būtu tas vēstījums, ko mēs varam dot jums, ko mēs varam dot paši sevi. Un mēs apskatīsim dažādus cilvēkus, kas ir lielā mērā saistīti ar Kristus atnākšanu šajā pasaulē. Savā ziņā jau mēs katrs esam saistīti, mēs katrs esam iemesls, kāpēc Jēzus ir nācis šajā pasaulē. Bet šajos stāstos mēs redzēsim to, kā šie cilvēki tiešākā veidā ir saistīti ar to, un kur tajos stāstos mēs redzam arī sevi. Jo, protams, ka mēs nevaram visu viens pret viens paņemt, un to nedrīkstētu mēs darīt, bet tomēr, ko mēs no šiem stāstiem, kas ir ielikt Bībelē, kas ir ielikt evaņģēlijā, ko mēs varam paņemt priekš sevis. Māris jau lasīja no Lūkas evaņģēlija 1. nodaļas, un mēs šodien apskatīsim šo pirmo cilvēku, pirmo stāstu. Bet ja mēs domājam par adventu, advent ir laiks, kad, protams, mēs esam īpaši aicināti apstāties, pārdomāt, gaidīt. Mums vakar bija iespēja, mēs jau drusciņi tur palielījāmies draudz čatā. Mums ar Liepiņiem bija iespēja piedalīties vienā tādā mākslas, vizuālā, audiovizuālā tādā izrādē, kur Māra bijušais kolēģis ir izveidojis un kopā ar Kasparu Zemīti un Kori Latvija. Mēs saņēmām tādu īpašu privilēģiju un ielūgumu būt šajā atklāšanas pasākumā. Pasākuma šī izrādes nosaukums ir Interlūde. Un tie, kas esat mūziķi, jūs to varbūt ziniet. Es neesmu mūziķis, es to nezinu. Ja? Tā ir tāda starpspēle starp diviem lieliem, svarīgiem muzikāliem izpildījumiem. Skaņdarbiem ir tāda starpspēlīte. Un arī viņi šo izrādi radīja kā tādu starpspēli. Uz 30 minūtēm to var apsēsties. Tev ir lielā dzīve pirms tam, un tev lielā dzīve turpinās, bet tu 30 minūtes var apsēsties, gan muzikāli baudīt un klausīties, gan arī vizuāli. Pēkšņi visa reformācijas baznīca kļūs kā tāds vizuāls mākslas darbs ar dažādiem tādiem projekcijām, izgaismots, ļoti interesants. Iesaku tiešām izmantot šo iespēju. Un savā ziņā arī advent ir kaut kādā mērā, tā interlūde. Ir gads, un šodien patiesībā iesākās ir jauns baznīcas gads, starp citu, baznīcas tradīcijā. Mēs pagājušā svētdienā domājam par mūžības svētdienu, mēs kaut ko noslēdzām, un tagad mēs gatavojamies uz kaut ko jaunu. Un adventa savā ziņā ir šī interlūde. Apstāties, tāda starpspēlīte, pirms lielā priekšnesuma. Un šis lielais priekšnesums notiks 24. decembrī, Ziemassvētkos. Bet ja mēs domājam par to interlūdi un par to gaidīšanu, par to starpspēlīti, es gribētu teikt, ka tas ir arī ļoti reizēm grūts laiks priekš mums. Jo gaidīt, es domāju, ir viena no grūtākajām lietām, ar ko cilvēks sastopās. Tas reizēm var būt arī aizraujoši, ar ilgām, tu gaidi, bet reizēm tas varētu būt arī tā nomācoši. Un reizēm varbūt pat skumīgi un sāpīgi.
Taču tieši gaidīšanas laikā Dievs mūs var visdziļāk veidot. Un tas jautājums ir, ko mēs katrs sev varam uzdot. Kā mēs varam ļaut Dievam mani veidot šajā gaidīšanas laikā, šajā interlūdē? Kas ir tas, ko man vajag uzticēt viņam? Kad šķiet, ka nekas nenotiek, kad šķiet, ka debesis ir pilnīgi aizvērtas, viss ir kluss un manas lūkšanas šķiet ir kā tāds atsitiens pret sienas. Kā gaidīt? Un kā es teicu, šajā adventas laikā mēs domāsim par dažādiem cilvēkiem Bībelē un arī par viņu stāstiem, par viņu ilgām un domāsim arī par to visu lielāko stāstu, par Dieva apsolījumu, par glābēju, kas nāca pasaulē. Šajā dienā mēs domāsim par lielu cilvēku, Cahariju. Un ja ir kāds cilvēks, kurš zina, ko nozīmē gaidīt, tad šis cilvēks tiešām zina, ko nozīmē gaidīt. Ko nozīmē dzīvot ar gaidīšanas nastu un cerēt, ka varbūt tas, uz ko es ceru, pēc kā es ilgojos, varbūt notiks. Mēs varējām lasīt Lūkas evaņģēlijā šajā pirmajā nodaļā par Cahariju un viņa sievu Elizabeti. Viņi ir ļoti dievbijīgi cilvēki. Cilvēki, kas ievēro likumus, kas ievēro baušļus, tiešām ticīgi, labi, kārtīgi cilvēki. Tā bija tāda, varētu teikt, ikdienas rutīna priekš viņa iet un regulāri kalpot templī, jo Caharija bija priesteris. Un parasti priesteris kalpoja no rīta un kalpoja vakarā pie altāra. Bet šī reize, kad Caharijs kalpo, ir nedaudz atšķirīga. Caharijs izlozes kārtā ir izvēlēts, lai ieietu svētajā vietā un kvēpinātu, kas bija tāds pateicības, varētu būt tāds simbols, kvēpināja Dievam dažāds vīrāks, un ir jāsaprot, tiešām tā bija ļoti īpaša privilēģija priesterim, jo ne katram priesterim bija tāda iespēja savā mūžā piedalīties šajā svētās vietas procesijā. Un tradīcija saka, māca, ka parasti kā tika izraudzīts, tad bija loze, un tas, kurš tika izlozēts, tas varēja iet iekšā tajā svētajā vietā. Tā bija vienreiz mūžā pieredze. Un daudz priesteri varbūt pēc tā ilgojās, un priekš viņiem tas bija kaut kas īpašs, un viņi nekad to nepiedzīvoja. Un Caharijam pienāk šis brīdis. Viņš var iet šajā svētajā vietā. Un kamēr šis priesteris kalpo ar šiem kvēpināmiem vīrākiem, tikmēr tauta un cilvēki, kas ir atnākuši uz tempļa, viņi ir lūgšanās. Lūgšanās par tautu, par sevi, lūgšanās par savām vajadzībām. Un jautājums ir, tad, kad Caharija atrodās šajā svētajā vietā, par ko viņš lūdz? Kas varētu būt tā viņa lūgšana, kad viņš ir nonācis tādā vissvarīgākā vietā, kas vien var būt priekš ebreju? Mēs varbūt šodien lasot, mums liekas, svēta vieta, kas tur īpaši. Priekš šī cilvēka tas bija kaut kas ļoti īpašs un kaut kas ļoti svarīgs. Un liekas, tā varētu būt tāda simboliska vieta, kur liekas, tu esi vistuvāk, cik vien var būt Dievam. Mēs nezinām, par ko Caharija lūdza, bet iespējams viņš lūdza par savu tautu. Izraēla tauta, kas atradās okupācijā zem romieša jūga. Viņš noteikti lūdza par savas tautas brīvību, par atbrīvošanu. Iespējams, ka Caharija lūdza par Dieva apsolījumu, jo viņš kā priesteris, viņš ticēja, ka Dievs reiz sūtīs glābēju šajā pasaulē. Varbūt viņam līdz galam nebija izpratne, kas būs šis glābējs, bet pravieši ir solījuši, ka reiz nāks Mesija, kurš glābs. Un viņš noteikti lūdz par to, kungs nāc drīz. Es domāju, ka viņš varbūt lūdza arī par to, lai Dievs atkal sāktu runāt. Jo pēdējā reize, kad Dievs ir runājis caur praviešiem, ir vēl 400 gadus atpakaļ, vairāku paudžu atpakaļ, pēdējo reizi ir bijis pravietis.
caur kuru Dievs ir runājis. Un šis pēdējais pravietis ir Maliahī. Varētu teikt, cik ļoti spēcīgi ir šī klusēšana, kad nāks glābējs. Kur tad ir Dieva apsolījums? Tauta paudzēm gaida, ka Dievs atkal varētu runāt un ienest pārmaiņas. Taču tur tajā svētajā vietā man vienkārši jāmēģina tā padomāt un iztēloties visticamāk. Caharija jau sen bija pārstājis lūgt par kaut ko tādu, ko viņš un viņa sieva sen ir gaidījuši. Savu pēcnācēju. Viņiem ar Elizabeti nevar būt bērni. Un kāpēc mana versija ir, ka viņi pārstājuši par to lūgt? Tāpēc, ka viņi jau ir gados. Un viņi ļoti labi apzinās pēc visas fizioloģijas. Tur vairs nekas nav iespējams. To lūgšanu visdrīzāk viņi ir nolikuši kaut kur malā plauktiņā. Un tajām plauktiņām ir uzraksts par vēlu. Nokavēts. Šī lūgšana manā dzīvē vairs nav aktuāla. Padomāsim. Tās jau nav tikai tādas personīgas skumjas, bet arī tas ir stāsts par to, ka nav turpinājuma. Caharijam un Elizabetei nav turpinājuma, nav pēcnācēju, nav kuram tu vari atdot un nodot tālāk savu vārdu, savu uzvārdu, savu ticību, savu stāstu. Un tajā laikā neauglība sabiedrībā netika uztvērta kā tāda ļoti viennozīmīga. Cilvēks jutās ar tādu kaunu sajūtu, ja viņam bija ģimenē nebija pēcnācēji. Reizēm cilvēki par to interpretēja, ka tas ir kaut kāds zināms Dieva sots, kāpēc tev nav pēcnācēju. Un cilvēki pat varēja dzīvot ar tādiem pārmetumiem. Mēs varam tikai iztēloties, kā jutās Caharija un kā Elizabete jutās un ko viņi piedzīvoja. Cik daudzas asaras tika izraudātas, cik tur daudz lūgšanas nav bijušas, cik cerības nav zaudētas un atkal krāts. Un varbūt vienā brīdī vienkārši no tā visa ir bijis nogurums, gaidīt uz kaut ko tādu. Un varbūt kādiem no mums šīs sajūtas, šis stāvoklis ir kaut kur pazīstams. Kur mēs vienkārši pieņemam apstākļus tādi, kādi tie ir. Un tu vienkārši esi uzticīgs tajā, kas tu esi. Tu kalpo, tu dari savus pienākumus, bet varbūt tev ir joprojām kaut kāds lielākas ilgas klusumā. Bet tās ilgas, tu saproti, viņas nekad tavā dzīvē nepiepildīsies, un tu vienkārši to noliec arī tajā savā dzīves, tajā prāta plauktiņā, kur pateikts ir par vēlu, es sev ar to nemocīšu. Varbūt arī kāds saka, es ticu Dievam, es daru, kas manos spēkos. Bet ir lietas, par kurām es sen esmu pārstājis lūgt, jo ir sāpīgi atkal uz to cerēt. Kādreiz mēs lūdzam par kaut ko, un mums šķiet atbildes nav. Tev liekas, ka Dievs tevi ir aizmirsis. Varbūt mēs lūdzam par mūsu laulāto draugu. Varbūt mēs lūdzam par mūsu bērniem, par mūsu bērnu glābšanu. Mēs lūdzam par veselību. Lūdzam par mūsu ikdienišķām lietām. Un pēc gadiem ilgām lūgšanām mēs kaut kur padodamies tādās mūsu mazdūšības dēļ. Un te es gribu teikt, ka noteikti, ka Elizabete un Caharijs ir noteikti gadiem lūguši. Un iespējams, ka viņi jau sen ir padavušies. Mēs to nezinām. Tad, kad cilvēks atrodas šādā stāvoklī, mēs kaut kur sākam apšaubīt Dieva mīlestību un Dieva rūpes par mums. Bet šis stāsts par Cahariju mums dod vēsti. Dievs vienmēr mīl, un viņš vienmēr rūpējās. Un viņa rūpes un viņa mīlestība tā nekad nebeidzās. Un tieši šajā stāvoklī, kurā atrodas Caharija,
šķietam kaut kur arī ikdienišķā, nemainīgā kalpošanā, nemainīgajā dzīvē, Caharija sastopās ar Dievu parādību. Viņš sastopās ar Dievu atklāsmi, ar eņģeli Gabrielu. Un šī nav ikdienišķa parādība. Tas nav kaut kas parasts. Pat priesterim, kurš šķietā ir visgarīgākais cilvēks starp izrēliešiem, pat viņu pārņem šoks un pat satraukums. Ir jāsaprot pareizi eņģeļi. Mēs līdz galam nekad nevaram saprast, kādi ir eņģeļi, bet viennozīmīgi tas nebija tas mazais kailais puisītis ar spārniņiem. Tas bija tēls. Tā bija parādība, kas iedvesa tiešām bijību un satraukumu Caharijā. Un eņģelis saka, nebīsties, Caharija, tad nebaidies, jo tava lūkšana ir uzklausīta. Un tagad Caharijam ir jautājums, kura mana lūkšana? Par ko tad es esmu lūdzis? Un eņģelis saka, tavai sievai Elizabetei būs dēls. Tā lūkšana. Šo lūkšanu es vispār esmu sen jau pārstājis lūgt. Jo mana sieva un mēs esam zināmā vecumā. Mēs ticam Dieva brīnumam, bet mums ir arī kaut kāds loģiskais saprāts, un mēs ticam arī tam, ka Dievs nav atcēlis fizikas likumus. Kā mans draugs Igors saka. Vai tiešām šo lūkšanu Dievs ir atbildējis, par kuru patiesībā es pat iespējams sen vairs nemaz nelūdzu? Caharija vārds, ko nozīmē? Vārds Caharija nozīmē kungs ir atcerējies. Kungs piemina. Un šeit šis Caharija, kungs atcerās stāv templī, un Dievs saka uz viņu, es ne tikai tevi atceros, es ne tikai atceros tavu tautu, es atceros arī tavu stāstu, tavas atceras, es pieminu tavas ilgas. 400 gadus šķiet, ka Dievs ir pametis, bet patiesībā viņš nav aizmirsis. Vienkārši ir pienācis īstais laiks, un Dievs runā, un Dievs atbild. Šī eņģeļa vēsts jums būs beidzot bērns. Ar to eņģelis grib pateikt to, ka šis nebūs parasts bērns. Šis būs īpašs bērns ar īpašu misiju. Šim bērnam būs vārds, un vārds būs Jānis, kas nozīmē, kungs ir žēlīgs. Eņģelis saka, ka daudzi, ne tikai jūs abi ar Elizabeti, bet patiesībā daudzi priecāsies par to, ka šis bērns ir piedzimis. Ka viņš būs liels tā kunga priekšā, un ka viņš būs piepildīts ar svēto garu jau mātes miesās. Un te vispār tas ir vesels jautājums, ko tas vispār nozīmē, ka mātes miesā jau Dieva gars mājo cilvēkā. Es teiktu, šī varētu būt pat vesela jauna svētrunas sērija, kurā brīdī cilvēks ir cilvēks. Un jau tur mātes miesās ir Dievs, viņā mājo. Kalvins ļoti labi par to ir rakstījis. Gara darbība mūsu dzīvē nav ierobežota ne laikā, ne pat vecumā. Dievs var darboties cilvēkā jau no pašiem pirmsākumiem līdz pat vecumdienām, jo gara darbība ir brīva. Un šeit Gabriels, tad, kad viņš runā uz Cahariju, viņš atsaucās uz šo pravieša Maleahijas grāmatu. Viņš runā par tēvu siržu pievēršanu bērniem, par to, ka šis bērns, kurš nāks pasaulē, būs kā Elija, viņā būs Elija gars. Viņš ies Elijas spēkā, lai sagatavotu šo Dieva ceļu, lai sagatavotu tautu Dieva ceļam.
Un tiešām tie ir tie paši vārdi, ko Gabriels saka Caharijam, tik tiešām tie gandrīz vai tie paši vārdi, ar kuriem beidzās vecā derība, pēdējie panti. Tātad šajā brīdī Dievs atkal uzsāk savu atklāsmi precīzi no tās vietas, kur viņš bija apstājies pirms 400 gadiem. Kur 400 gadus notika kas? Interlūde, starpspēle, klusums. Un Dievs sāk atkal spēlēt savu melodiju, dziesmu šai pasaulē. Klusuma periods ir beidzies. Un Dievs runā. Un viņš runā uz priesteri. Un viņš runā uz priesteri, kura vārds ir Kungs atcerās. Kungs piemin. Tas ir tik simboliski, kur šķiet, ka Dievs ir aizmirsis, bet patiesībā viņš nav aizmirsis nevienu apsolījumu savām tauta asarām. Viņš nav aizmirsis nevienu lūgšanu. Viņš nav aizmirsis nevienu apsolījumu. Un tajā brīdī iespējams, ka Caharijam pat nebija ne jausmas, ka Dievs ir atbildējis uz 2 viņa lūgšanām, uz 2 viņa lielākajām sirds ilgām un vēlmēm. Viņš droši vien bija pilnībā atteicies no idejas kļūt par tēvu. Šīs cerības iespējams jau bija pilnībā sagrauts. Un iespējams, ka viņš jau bija pilnībā padavies, ka Dievs sūtīs Mesiju šajā pasaulē. Bet Dievs nebija atteicies. Un šī stāstā Dievs nebija atteicies uz Cahariju abām vēlmēm un lūgšanām. Un te viņš vēsta ne tikai prieka vēsti par to, ka viņiem būs bērns, bet par to, ka šis prieks būs prieks visai pasaulē. Dievs dos viņam dēlu, un caur šo dēlu viņš tiks iesaistīts šies pasaules stāstā, šajā Dieva pestīšanas plānā. Bērns, kuru viņi tik ļoti ir vēlējušies, kļūs par to, kurš sagatavos cilvēku sirdis pašam lielākajam cilvēkam, pašam lielākajam stāstam, glābējam, kurš ienāk šajā pasaulē. Un šis eņģelis salīdzina Jāni, šo bērniņu, salīdzina, ka viņš būs kā pravietis Elija. Un, ziniet, priesterim, kurš labi pārzina rakstus, priekš viņa Elija, tā bija milzīga autoritāte. Nu, tas bija viens no diženākajiem praviešiem. Un tagad pateikt, ka tavs bērniņš, viņš būs kā Elija, liels pravietis, dižens cilvēks. Varam tikai iedomāties, kā jutās Caharija, kad saņēma šo vēsti, cik īpašs būs šis bērns ne tikai tāpēc, ka viņš piedzimst sievietei, kurai vairs nevar būt bērnu, bet tāpēc, ka viņš kaut ko darīs tik īpašu šajā pasaulē. Ienesīs kādu ļoti svarīgu vēsti, pildīs kādu svarīgu misiju. Tik īpaši ir šis bērns, tik īpaši ir šī atbildētā lūgšana. Taču tad mēs tālāk varam lasīt sākot no 20. panta. Priekš Caharija tas ir kaut kas tik liels un neaptverams, jo projām viņš cenšas ar cilvēcisko loģiku skatīties uz šo lietu. Un viņš saka, kā tas ir iespējams? Mēs to nevaram paveikt. Tas fiziski nav iespējams. Varbūt viņam pat ne tikai ir šaubas par to, ka viņi gaida bērniņu, bet varbūt pat Caharijam pat nav iespējams saprast to, ka tiešām no viņa piedzims tik dižens, tik īpašs cilvēks. Es domāju, ka pie zināmiem apstākļiem pat visticīgākais cilvēks var kļūt neticīgs un sākt piedzīvot šaubas. Un lielos jautājumus, neskaidrības, kas viņā ir, viņi vienkārši nāk ārā. Un nav iespējams aptvert to, ka tiešām kaut kas tāds var notikt ar mani. Un ne jau tā, ka Caharija negribēja tam ticēt. Vienkārši viņš uzskatīja, ka ir pārāk labi, lai tas būtu patiesībā.
Un vai iespējams, lai pasargātu sevi atkal no kādas vilšanās, neuzliekot sev pārāk lielas augstas cerības. Viņš saka, tas nav iespējams. Bet, ja Dievs ir reāls, ja tiešām viņš ir dzīvs, tad nav loģiski nolikt apstākļus augstāk par pašu Dievu. Jo mēs arī kā cilvēki reizēm var ļoti aprast ar tām vilšanām, kas mūsu dzīvē reizēm ir. Un tad, kad mēs ap to aprodam, kas notiek ar mums, kādi mēs esam kā cilvēki, mēs paliekam ciniski, skeptiski un kaut kur arī ierobežoti savās izvēlēs. Caharija samaksā cenu par to, ka viņš netic, ka viņš līdz galām nespēj šos vārdus pieņemt. Un eņģelis saka, tu paliksi mēms, tu zaudēsi spēju runāt. Viņa neticība nelika Dievam atsaukt savu solījumu. Dievs joprojām pildīja savu solījumu, bet tā tikai liedza Caharijam baudīt šo apsolījumu. Jo tagad viss, kas atliek, ir viss tikai un vienīgi gaidīt. Un arī mūsu šaubas, tās nevar iznīcināt Dieva apsolījumu, bet mēs iznīcinām savu spēju baudīt šo apsolījumu. Iedomājieties Caharijam, tik lieliska vēsts, ko viņš ir saņēmis no eņģeļa, no Dieva. Un tad, kad tu kaut ko brīnišķīgu piedzīvo, ko tu dari? Mēs teikt tā, šodien labi, ka ir sociālie tīkli. Tu to varētu ātri uzrakstīt, un to cilvēki arī dara. Caharijam tāda iespēja nebija. Sociālos tīklos uzrakstīt. Bet tad, kad tu kaut ko piedzīvo, tu par to gribi pastāstīt. Tu gribi par to dalīties. Tu piezvani savām draudzenēm, tu piezvani saviem draugiem, saviem vecākiem, savai sievai, savam vīram. Tu gribi pateikt to brīnišķīgo, vai tev ir svarīgi ar vārdiem to pateikt. Vai jūs kādreiz esat zaudējuši balsi tādā ziņā, ka nevarat parunāt? Es diezgan bieži esmu to piedzīvojis, īpaši nometnēs. Un, ziniet, ir baigi sliktā sajūta, ka tev ir ko teikt, bet tu to īsti nevar pateikt. Varbūt pat ir kaut kāds īpašs mirklis, kur tu gribi dalīties vārdos. Tu varētu to uzrakstīt, bet tas nav tas. Tad, kad tu pasaki, tur nāk līdzi emocijas, tur nāk līdzi skaņa, pauzes, vispārējais, ko tu tekstā nevar uzrakstīt. Un Caharijam ir jāsaka tā, šī iespēja ir liekta. Viņš aiziet pie sievas, un viņš grib to visu pateikt un aprakstīt, un ka viņš vispār ir eņģeli piedzīvojis, un to jau var, kurš katrs nepiedzīvo. Un šī brīnišķīgā vēsts ne tikai, ka tas būs bērns, bet kas tas būs par bērnu, ko šis bērns darīs, cik viņš būs īpašs. Viņš to nevar izteikt. Bet tas nenozīmē, ka Dievs viņa neticībā pārstāja pildīt savu apsolījumu. Dievs joprojām ir uzticams savam apsolījumam. Un tad vēlāk mēs varam lasīt, kur jau šis bērniņš Jānis piedzimst. Un tas ir stāsts par Caharijas slavas dziesmu. Viņš dzied slavas dziesmu. Šo slavas dziesmu sauc arī par Benediktus. Un tas ir brīdis, kad bērniņš ir piedzimis un Caharija ir atguvis valodu, spēju runāt. Viņš ir piedzīvojis to, ka tas, ko apsolīja eņģelis, ir piepildījies. Un viņa mēle atraisās. Viņš ir piepildīts ar svēto garu. Viņš sāk slavēt Dievu un dzied šo Benediktus. Bet tad, kad mēs palasītu šo slavas dziesmu, un tā ir diezgan gara tāda daļa, tad mēs redzētu to, ka viņš neapstājas tikai pie tā, ka viņam ir piedzimis dēls, ka viņam beidzot ir piedzimis bērns, bet viņš slavē Dievu par daudz lielāku brīnumu. Viņš slavē Dievu par glābēju, par apsolīto Mesiju,
kurš nāks no Dāvida nama. Un viņš saprot, ka Jānis nav vienkārši bērns, mans īpašums, mana atbildētā lūkšana, bet bērns, kas sagatavos ceļu Kristum. Un te mēs varam redzēt, kā Caharijas ticība, varētu teikt, pat nobriest un kļūst vēl dziļāka. Sākumā Caharija, kurš nespēja noticēt Dieva apsolījumam, ka Dievs viņu var lietot kā tēvu, un tagad viņš redz savu dēlu. Ne tikai kā savu personīgo svētību, bet kā daļu no Dieva pestīšanas darba. Viņš skatās tālāk par sevi, par savu ģimeni un slavē Dievu par glābšanu visai tautai. Un te mēs redzam to, ka šis stāsts nav tikai par Cahariju, par viņa ticību, par viņa neticību. Tas nav stāsts par viņa personīgām vēlmēm un ilgām un sapņiem. Tas ir stāsts par to, kā Dievs spēj lietot un īstenot savu nodomu pat caur nepilnīgiem cilvēkiem. Pat visos mūsu cilvēciskajos ierobežojumos. Tur, kur šķiet, ka Caharija bija pilnīgi norakstīts kā tēvs un Elizabete kā mamma. Dievs īsteno savu nodomu. Un viņiem piedzimst nevis vienkārši bērns, bet Dieva vēstnesis, Dieva pravietis. Daudzi dēli ir dzimuši šajā pasaulē, daudzas meitas, bet gandrīz visi mēs zinām, kas ir Jānis Kristītājs. No šī īpašā cilvēka rodās kaut kas ļoti svarīgs. Piedzimst ar ļoti svarīgu uzdevumu – sagatavot cilvēku sirdis Kristus atnākšanai. Jānis Kristītājs, šis bērns tiešām bija īpašs. Viņš bija svētā gara apdāvināts, viņš bija svētā gara piepildīts. Bet es gribētu šodien teikt tā. Katrs bērns, katra ģimene ir īpaša un svarīga. Katrs bērns nav vienkārši vēl viens cilvēks, kam jānodzīvo savus mūžus uz šīs zemes. Bet katrā cilvēkā ir potenciāls nes liecību par Dievu šajā pasaulē. Katrs cilvēks, arī tu un es, esam aicināti būt kā kāds, kas ar savu dzīvi un savu attieksmi, ar saviem vārdiem, ar saviem darbiem mēs varam sagatavot ceļu Kristum kāda cita cilvēka sirdī, kāda cita cilvēka dzīvē. Un tāpēc mēs neesam Jānis Kristītājs, bet Dievs arī mums ir devis svēto garu. Un mēs esam aicināti būt šie Kristus vēstneši tur, kur mēs esam. Un varbūt arī tavā dzīvē nav perfekti apstākļi. Varbūt arī tavs stāsts ir pilns ar sāpēm, vilšanos un neizdošanos. Varbūt tu pat pie sevis domā, es esmu norakstīts. Es esmu par vecu vai es esmu par jaunu, pārāk ierobežots, pārāk nepilnīgs. Un tomēr šis stāsts mums atgādina ko? Ka tieši tur, kur cilvēkam šķiet viss ir beidzies, te vairs nekā nebūs. Dievs saka kaut ko citu. Viņš saka, es vēl neesmu pabeidzis. Es vēl neesmu beidzis ar tevi. Un varbūt tev šķiet, tava dzīve nav perfekta, tavi apstākļi nav perfekti. Bet mēs visi esam aicināti turpināt būt šie Kristus ceļa sagatavotāji. Mēs katrs esam kā tāds ķēdes posmiņš kāda cilvēka dzīvē. Lai šis cilvēks varētu sastapties ar Kristu. Un noslēgumā, tīri varbūt praktiski. Vispirms šis stāsts mūs aicina atcerēties, ka Dievs nav aizmirsis savu apsolījumu. Dievs nav aizmirsis savu tautu, un viņš nav aizmirsis arī mūsu. Dievam noteikti nav pienākums atbildēt uz
visu to, ko mēs no viņa sagaidām. Bet to, ko Dievs ir apsolījis, to viņš vienmēr piepilda. Bonhoeffers labi šos vārdus saka, Dievs nepiepilda visas mūsu iegribas, bet gan visus savus apsolījumus. Kas ir tā lūkšana, ko tu esi pārstājis lūgt? Jo esi pārliecināts, ka ir par vēlu. Un varbūt advents ir tas laiks, kad Dievs tev aicina vēlreiz paņemt šo lūkšanu no tā plauktiņa par vēlu, tur noslaucīt putekļus no tās lūkšanas un atkal runāt uz Dievu par to, kas patiešām ir tavā sirdī. Un ne jau tāpēc, ka Dievs garantēs tieši tādu iznākumu, kādu tu gribētu, bet tāpēc, ka viņš tev nav aizmirsis un viņš ir labs. Atrod savu svēto vietu un esi lūkšanās par to. Otram kārtām, šis stāsts mums aicina uzticēties Dievam, arī tad, kad viss liecina par pretējo. Mēs reizēm sakām, Dievs ir par vēlu, bet šis stāsts mums māca, ka Dievam par vēlu ir kaut kas pilnīgi cits. Kamēr mēs vien elpojam, kamēr Dievs ir Dievs, nekad nav par vēlu. Jautājums ir, ko Dievs grib, lai tu šodien dari? Ko Dievs sagaida no tevis, lai tu uztici no jauna? Varbūt ir kāda joma tavā dzīvē, kur tu esi piekritis teikt, tev vairs nekas nemainīsies. Un tieši varbūt šajā jomā Dievs šodien grib ienest gaismu un cerību tavā dzīvē. Uztici Dievam. Trešais, šis stāsts mums liecina, mums ļauj tādai Dieva žēlastībai pārrakstīt arī mūsu tādu, reizēm ar mums liekas tādu nolēmto stāstu. Jo mūsu dzīvē noteikti ir bijušas lietas, kuras nav bijušas mūsu kontrolē. Kā piemēram neauglība, dažādas slimības, attiecības sabrukums, bērnību rētas, citu cilvēku grēks pret mums. Šīs lietas bieži vien veido mūs kā cilvēks. Un arī to skatījumu uz sevi un arī skatījumu uz Dievu. Un tad kādreiz mēs secinām, ar mani jau kaut kas nav kārtībā. Es neesmu cienīgs, es esmu salauzts, es esmu norakstāms. Taču šis laiks, šis adventa laiks un Cakarijas stāsts mums aicina pajautāt, vai es ļaušu Dieva žēlastībai pārrakstīt manu stāstu. Dievs noteikti neizdzēš pagātni, bet viņš mūs ieved savā lielajā stāstā par glābēju, kurš nāk pie salauztiem un arī pie norakstītiem cilvēkiem un saka, es tevi atceros, es tevi redzu, es tevi mīlu, tu man esi noderīgs. Viss tavā dzīvē vēl nav beidzies. Ļauj Dievu žēlastībai pārrakstīt tavu dzīves stāstu. Un ceturtkārt, šis stāsts mums aicina apzināties, ka mēs katrs varam būt kā šis ķēdes posmiņš, kāda cita cilvēka dzīvē ceļā uz Kristu. Cakarija pat nespēja aptvert to, cik ļoti nozīmīgs bija šis dēls. Un arī tu savā ziņā varbūt nezini, ko Dievs var izdarīt caur tavām lūkšanām, caur tavu īso sarunu, caur tavu uzticīgo ikdienu, caur tavu vienkāršo kalpošanu. Un varbūt šajā adventa laikā tava lielākā lūkšanai būtu jābūt tādai, lūdz Dievam, lai Dievs parāda vismaz vienu cilvēku, kuram tu vari sagatavot ceļu pie Kristus. Varbūt tas ir kolēģis, kaimiņš, skolas biedrs, ģimenes cilvēks. Varbūt pat kāds, kuru tu pat īsti nepazīsti, bet tu viņam var sagatavot ceļu, lai viņš var
iepazīt Kristu. Varbūt tas ir vienkārši aicinājums uz dievkalpojumu. Šajos Ziemassvētkos mēs organizēsim dievkalpojumu īpašā vietā, telpās, kas nebūs mūsu draudz telpās, lai visiem būtu vietas. Mēs organizēsim kultūras centrā Ceriņu zālē. Tā var būt lieliski iespēja. Tu dod iespēju cilvēkam ienākt dievkalpojumā un dzirdēt vēsti. Varbūt tā ir vienkārši īsa saruna ar šo cilvēku. Varbūt tā ir viena piedošanas izvēle. Varbūt tas ir viens mīlestības darbs. Tu varbūt neredzēsi visu, ko Dievs dara tālāk. Bet tu būsi uzticīgs, kā šis mazais posmiņš tajā, kas šim cilvēkam ir vajadzīgs. Un noslēgumā es vienkārši gribētu jūs atstāt ar tādiem 3 jautājumiem, par kuriem tu vari šajā gaidīšanas laikā pārdomāt. Kādu lūgšanu tu esi prasījis, pārstājis lūgt, jo esi pārliecināts, ka ir par vēlu? Vai ir kāda dzīves joma, kurā tev ir jāļauj Dieva žēlastībai mainīt tavu attieksmi? Kuram cilvēkam Dievs tev ir aicinājis kļūt par ķēdes posmiņu, lai sagatavotu ceļu Kristum viņa dzīvē? Šie ir jautājumi, par kuriem tu vari apstāties, to interlūdi savā dzīvē uztaisīt un padomāt, kas notiek ar tevi. Lai Dievs mūs svētī, ka mēs varam klausīties viņā un ka viņš var runāt uz mums un ka mēs ticam viņa apsolījumiem. Āmen. Mēs tev pateicamies, Dievs, ka tu runā. Un pateicamies par šo stāstu, kā tu runāji uz Cahariju, kur šķiet viss bija nokavēts, viss ir par vēlu, viss ir norakstīts. Tu joprojām var lietot arī šādu cilvēku brīnumainā veidā. Lai tas ir iedrošinājums, ka arī mūsu katru vienu tu var lietot. Lai kāds ir mūsu stāsts, lai kur mēs katrs šobrīd atrastos. Ļauj mums piedzīvot arī šo svēto mirkli, šo svēto vietu, ka tu vari atgādināt par sevi, ka tu, pat tad, ja liekas ir klusums, tu mūs neesi pametis, tu mūs neesi atstājis, tu savu apsolījumu piepildīsi līdz galam. Kungs, sagatavo mūsu sirdis tam, un lai tava atklāsme arī šajā adventa laikā var nākt pār mums, ka mēs dzirdam tevi, ka mēs klausamies tevī. Dod mums mirkli mūsu ikdienā, ka varam apstāties no mūsu skrējiena un ļaut, ka tu vari uz mums runāt. Mēs, Dievs, lūdzam arī par tiem mūsu saskarsmes punktiem ar mūsu cilvēkiem ikdienā. Lai nav tie tikai kārtējie cilvēki mūsu dzīvē. Bet, kungs, ka mēs ticētu, ka katrs cilvēks šajā pasaulē ir tavs īpaši izredzēts. Par katru cilvēku tu Kristu dēļ, katru cilvēku tu nāci šajā pasaulē un atdevi savu dzīvību. Tad ļauj, Dievs, ka mēs neesam šī tava ceļā jaucēji, kas nevis izārdam to ceļu vai bloķējam šo ceļu pie tevis, bet ka mēs varam būt tie cilvēki, kas tieši atvieglot citiem cilvēkiem ceļu pie tevis ar mūsu darbiem, ar mūsu rīcību, ar mūsu attieksmi, ka mēs varam sagatavot citu cilvēku ceļu pie tevis. Svētī un ļauj, ka arī īpaši šajā adventa laikā mēs šādus mirkļus varam piedzīvot. Ved pie mums tos cilvēkus, kuriem mēs varam būt kā šis mazais posmiņš, kurš var palīdzēt viņiem sastapties ar tevi. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Āmen.